Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu apmeklējot vienu no armijas bāzēm sacīja, ka Izraēla pat starptautiskā spiediena situācijā negrasās apturēt kaujas darbības Gazas joslā, kamēr nebūs panākta uzvara par Hamas teroristiem. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants iepriekš bija izteicies, ka kustības Hamas struktūra Gazas joslā ir uz sabrukuma robežas un grupējuma kaujinieki arvien biežāk padodas gūstā. Ofensīvā līdz šim krituši 115 Izraēlas karavīri, tajā skaitā 10 otrdien. Tas bija lielākais vienā dienā kritušo Izraēlas karavīru skaits kopš 27. oktobra, kad sākās sauszemes spēku iebrukums Gazas joslā. Amerikas Savienoto Valstu republikāņu kontrolētā pārstāvju palāta nolēmusi sākt impeachmenta izmeklēšanu pret prezidentu Džo Baidenu saistībā ar viņa dēla Huntera Baidena ārvalstu biznesa darījumiem laikā, kad Džo Baidens bija viceprezidents. Tiesa gan nekādas liecības, ka nelikumībās būtu iejaukts pats Džo Baidens, līdz šim nav parādījušās. Pat ja izmeklēšana novestu līdz impeachmenta prāvai, maz ticams, ka demokrātu kontrolētais senāts prezidentu atzīs par vainīgu. Tomēr procedūra kā tāda dod republikāņiem jaunu platformu pirms nākamā gada prezidenta vēlēšanām, novirzot uzmanību no federālajām kriminālprāvām pret Donaldu Trumpu. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus krimināla likumā, ar kuriem tiks pastiprināta krimināla atbildība par noziegumiem pret valsts drošību, par atsevišķiem nodarījumiem paredzot pat iespēju piemērot mūža ieslodzījumu. Likuma izmaiņu iniciatīvu iesniedza valsts prezidents Edgars Rinkevičs, bet būtiski papildinājumi pieņemtajos likuma grozījumos veikti arī pēc tieslietu ministres Ineses Lībiņas Egneres, kas pārstāv Jauno Vienotību, priekšlikumiem. Vēl Saeima šodien pieņēma grozījumus likumā par policiju. Tie nosaka, ka no jaunā gada pašvaldības policijai būs jābūt katrā pašvaldībā. Likuma izmaiņas pašvaldībai paredz 3 iespējas, kā izveidot un finansēt pašvaldības policiju. Proti tā var izveidot pati savu pašvaldības policiju, izveidot kopīgu policiju ar citām pašvaldībām, vai arī deleģēt visus pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai. Pat labam no 7 vietvarām, kurās iepriekš nebija pašvaldības policijas, tāda jau ir izveidota Madonas novadā. Kaimiņos esošie varakļānieši slēgs līgumu ar Madonas novadu par pašvaldības policijas funkciju izpildi. Rēzeknes novadā un arī Rēzeknes valsts pilsētā notiek pašvaldības policijas priekšnieku kandidātu saskaņošana. Augšdaugavas un Līvānu novadi līdz gada beigām plāno izsludināt konkursus par pašvaldības policijas priekšnieka amatu. Rēzeknē vakar pēc 2 nedēļu ilgas dzēsšanas beidzot likvidēts šķeldas ugunsgrēks Komunālajā ielā. Gandrīz 2 nedēļas glābēji dzēsa lielo šķeldas kaudzi, izmantojot objekta tehniku. Šķeldu pārkrāmēja nelielās kaudzītēs, kuras pēc tam pārlēja ar ūdeni, lai likvidētu gruzdēšanu. Decembra sākumā ugunsgrēka dēļ Rēzeknē bija konstatēta pasliktināta gaisa kvalitāte. Daugavpils reģionālās slimnīcas jaunā valdes priekšsēdētāja Inta Vaivode raksturojusi slimnīcas finansiālo situāciju kā nopietnu, kad nepieciešami akūtu problēmu risinājumi. Slimnīcai gan izdevies noņemt grūtībās nonākušu uzņēmuma statusu un līdz decembra beigām plānots pabeigt rehabilitācijas nodaļas izbūvi. Lielākā problēma esot ar naudas plūsmu un kreditoru parādiem. Slimnīca noteikti pabeigšot gadu ar zaudējumiem, tā sacīja valdes priekšsēdētāja. Šobrīd ar piegādātājiem tiek saskaņoti parādu atmaksas grafiki. Daugavpils pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš saskata tarifu pārskatīšanu kā vienu no nākotnes risinājumiem. Pašvaldība vēlas, lai par slimnīcas līdziepašnieci kļūtu valsts, jo, kad valsts ir kapitāla daļu turētājs, lielajām slimnīcām attīstība ir daudz intensīvāka, tā norāda pašvaldība. Daugavpils reģionālajā slimnīcā strādā 1670 darbinieki, apgrozījums pērn pārsniedza 50 miljonus eiro, bet zaudējumi sasniedza 3,5 miljonus. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē. Saturu atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.